Šis ir Karlsons, un daudziem latviešiem šis nav vienkārši saldējums, tas ir bērnības simbols. Bet es paskatījos sastāvu, un man radās jautājums. Tas ir saldējums vai formula? Pirmais sastāvā – ūdens. Tālāk glazūra 19%, kur iekšā ir augu eļļas, kokosriekstu, rapšu sēklu. Tad cukurs, kakao pulveris, emulgatori un tad vēlreiz cukurs. Un atkal augu eļļas, palmu, kokosriekstu, rapšu. Es gribu, lai cilvēki sāk šo pamanīt, jo tās augu eļļas ir visur. Konfektēs, cepumos, batoniņos, saldējumos, gatavajos produktos, čipšos. Visur, kur vajag lēti uztaisīt tekstūru, garšu un peļņu. Un te ir svarīgi saprast vienu lietu. Kad tu redzi augu eļļas, tas nenozīmē, ka kāds maigi izspiera sulu no rapšu sēkliņas un ielēja to saldējumā. Lielākā daļa šo eļļu ir rūpniecības produkts. Sēklas tiek karsētas, presētas, bieži ekstrahētas ar šķīdinātājiem. Pēc tam eļļa tiek attīrīta, balināta, dezodorēta, lai tai nebūtu ne smaržas, ne garšas, ne krāsas. Rafinēšanas procesā parasti izmanto tādus posmus kā degumming, neutralizāciju, balināšanu, dezodorēšanu un winterizēšanu. Vai tas tiešām izklausās pēc kaut kā, kas būtu domāts mūsu organismam? Vai tas drīzāk izklausās pēc pārtikas industrijas risinājuma, lai produkts būtu lētāks, saldāks, gludāks un ilgāk stāvētu plauktā? Tas nav sviests, tas nav krējums, tas nav olas dzeltenums, tas nav tauks, ko cilvēks tradicionāli ir ēdis tūkstošiem gadu. Tā ir rūpnieciski iegūta, apstrādāta taukviela, kas ir lēta, stabila un ērta pārtikas industrijai. Un šis nav tikai mazs našķis. Uz 100 gramiem 26 grami cukura. Šis saldējums ir 75 grami. Tātad vienā porcijā ir gandrīz 20 grami cukura. Tas ir aptuveni 5 teikarotes cukura. Un tad nākamais slānis – konservanti, emulgatori, stabilizētāji, aromatizētāji. Un te man ir jautājums, kurā brīdī saldējums pārstāja būt ēdiens un kļūst par pārtikas tehnoloģiju. Jo emulgators nav tur tāpēc, ka tavam organismam vajag emulgatoru. Tas ir tur tāpēc, lai ūdens, tauki un cukurs turētos kopā. Stabilizētājs nav tur tāpēc, ka bērnam vajag stabilizētāju. Tas ir tāpēc, lai produkts saglabātu tekstūru, nekustu pārāk ātri, neatslāņotos un izskatītos pareizi. Konservants nav uzturviela, tas ir ķīmisks risinājums, lai produkts stāvētu ilgāk plauktā. Es nesaku, ka viens šāds saldējums tevi uzreiz iznīcinās, bet problēma ir tajā, ka šādas vielas ir visur. Saldējumos, jogurtos, batoniņos, mērcēs, maizē, konfektēs, gatavajos produktos. Un ilgtermiņā šāds ultra apstrādātas pārtikas kokteilis literatūrā tiek saistīts ar sliktākiem vielmaiņas, sirds asinsvadu, zarnu un pat mentālās veselības rādītājiem. Lielā 2024. gada BMJ pārskatā lielāks ultra apstrādātas pārtikas patēriņš bija saistīts ar augstāku, vairāku nelabvēlīgu veselības iznākumu risku, īpaši kardiometaboliskajā veselībā, mentālajā veselībā un mirstībā. Un tad runājam tieši par emulgatoriem. Tur arī nav viss nevainīgi. Piemēram, cilvēku kontrolētā pētījumā ar emulgatoriem tika novērotas izmaiņas zarnu mikrobiomā, samazināta mikrobioma daudzveidība un lielāks diskomforts pēc ēšanas. Karlsonā ir arī karagināns. Par karaginānu pētījumos ir diskusijas, un pierādījumi cilvēkiem nav pilnīgi viennozīmīgi, bet dzīvnieku un mehāniskajos pētījumos tas ir saistīts ar zarnu mikrobioma izmaiņām un iekaisuma procesiem, īpaši kontekstā ar zarnu iekaisuma slimībām. Tāpēc mans jautājums nav, vai šis ir legāli atļauts. Mans jautājums ir, vai šis tiešām ir produkts, kuru tu vēlies regulāri ielikt sava vai sava bērna organismā. Tālāk ievārījums – tikai 8%. Tajā arī cukurs un konservants. Tad sausās siera sūkalas, sausais vājpiens, emulgatori, stabilizētāji, akācijas sveķi, guāra sveķi, karagināns, aromatizētāji, vanilīns.
un vēl šokolāde 0,04%. Tātad bērns domā, ka ēd saldējumu, un vecāks domā, ka ir nopircis bērnības klasiku, bet patiesībā tas ir ūdens, cukurs, eļļas un tekstūras inženierija. Es nesaku, ka viens Karlsons tevi iznīcinās, bet jautājums ir cits. Kāpēc mēs vispār uzskatām, ka tas ir pārtikas produkts? Īsts saldējums pēc idejas ir ļoti vienkāršs. Piens, krējums, olas, īsta vaniļa, varbūt ogas. Bet mūsdienās ļoti bieži bērnības garša tiek pārdota ar lētu recepti, kur galvenie varoņi ir cukurs un augu eļļas. Ēdiens baro organismu. Formula risina industrijas problēmas. Un nākamreiz, kad redzi skaistu iepakojumu, vienkārši pagriez to otrādāk, jo patiesība nav priekšpusē, tā ir sastāvā.